Sveiki visiem astronomijas skolas dalībniekiem. Šodien mums ir 10. oktobrs, oktobra sākums, un šodien mēs astronomijas skolā izdomājām parunāt par astronomijas vēsturi no projekta Praktiskā astronomija, kuras līdzautors mums ir Aivis Meiers, astronoms, kas ikdienā dzīvo Zviedrijā, bet šodien viņš arī mums ir attālināti pieslēdzies. Viņš šo to arī pakomentēs. Nu jā, tad mēs varam sākt ar Aivija Meiera prezentāciju sagatavoto. Lūk, lekcijas mērķis nav sastīt par vēsturi kronoloģiskā secībā, bet saprast, kāda zināšanas bija senatnē cilvēkiem, kā viņi līdz tām nonāca. Lūk, viens viņams piemērs, lūk, ir kuģis, kā vēst leģenda, Arhimedes sakārtojas spoguļus kā parabolisku astarotāju. Tad Arhimedes mums atrodas šeit uz tās pils, augšā ar speciālu spoguli. Visi notikumi notiek kaut kur senajā vidusjūras daļā. Un šeit jūs redzat kā parabolisku astarotāju, kā spoguli, lai izmantojot koncentrētu saules gaismu, sadedzinātu kuģis, kas uzbruka Sirakūzām. Mūsdienās šis eksperiments ir atkārtots ar vairogiem aizdedzinot. Jā. Šeit jūs redzat, kāds aptuveni vizuāli izskatījās nākamais zinātnieks. Tad tas ir Pitagors no Samas, jeb vienkārši Pitagors. Dzīmes ir starp 580. līdz 570. gadu pirms mūsu ēras, sen apakaļ. Bija jauniešu matemātiķis, filozofs un zinātnieks, ārsts un politiķis, priesteris izgudrotājs. Un jā, visslavenākā lieta, ko mēs zinām par viņu, ir Pitagora teorēma, ko arī skolēni apgūst gan vairāk jau ģeometrijas un matemātikas nodarbībās. Lūk, jums ir Pitagora teorēma, tad pats Pitagors par teorēmu esot uzzinājis no daudz senākiem rakstiem, tomēr viņš popularizēja un attīstīja šo tēmu par Pitagora trīsstūriem sauc tādus taisnleņķa trīsstūrus, kuriem visu malu garumiem veseli skaitļi, piemēram, 3, 4, 5 un 5, 12, 13, kā redzēt šeit attēlos. Tātad, reku jums ir vēl viens interesants piemērs. Pitagora teorēmai ir ūdens liešana nav stingrs pierādījums, jeb matemātiķis izpratnē vispār nav pierādījums. Tomēr tas dod nojautu, ka teorēma ir pareiza. Apakšējā labajā stūrī jūs redzat vienu no daudziem Pitagora teorēmas grafiskajiem pierādījumiem, kur laukumi ir vienādi, tad kvadrāts un 4 trīsstūri redzami. Abos gadījumos baltais laukums ir vienāds, otrā pusē ir hipotenūzes kvadrāts. Lūk, es runāju par šo grafiku. Tad Pitagora teorēmas grafisks pierādījums. Šeit jūs redzat, ka C2 laukums ir vienāds ar A2 un ar B2. Jā. Tas ir skaists un saprotams modernā Pitagora teorēmas pierādījums. Abi arī lielie burti kvadrāti ir vienādi, tikpat labi abi baltie laukumi paliek labajā pusē vienādi. Jā, šeit, lai vizuāli saprast. Mārtiņ, tur ir A kvadrātā, B kvadrātā un C kvadrātā, protams, tie ir kvadrāta laukumi, nevis C2. Labi, kvadrāta laukumi, jā, tā būtu saprotamā. Jā, paskaidrot. Jā, atvainojos. Šeit jums ir vizuāls, vizuāli glazma. Pitagorieši sveic saulētu. Un, jā, tas ir datēts ar 19. Jā. Tas ir, jā,
Tad doma ir tāda, ka Pitagors bija filozofijas virziens, jeb skola senajā Grieķijā, kas par savu ideju pamatu pieņēma Pitagora no Samosas salas pasaules skatījuma. Kosmoloģijā tieši pitagorieši sāk uzskatīt, ka Zeme ir lodveida, ka tā nav visuma centrs, bet gan griežās ap kādu centru un arī ap savu asi. Pitagorieši uzskatīja, ka visuma centrā atrodas uguns, Zeva tronis un pasaules pavārds, ap ko tad arī riņķveidi kustās debesis ķermeņi. Lūk, nākamais zinātnieks no senās Grieķijas mums ir Aristarks no Samas. Bija grieķu astronoms, matemātiķis, kas pirmais izveidoja modeli, kur Saule ir centrā un apkārt riņķo Zeme un citas planētas. Sauli Aristarks salīdzināja ar centrālo uguni un salicis citas planētas pareizajā secībā no tās. Savukārt zvaigznes pēc Aristarka domām ir tādas pašas Saules, tikai atrodas ļoti tālu. Šeit ir viens no piemēriem. Pirmā ceturkšņa pusmēneša laikā leņķis Zeme, Mēnesis, Saule ir tieši 90 grādi. Šeit jūs redzat vizuālu pierādījumu. Izmantojot pareizu ģeometriju, bet nepietiekami precīzi leņķiskos mērījums, tas ir iekavā 87 grādi, tad mūsdienās dati ir uzlaboti, protams, un Mēnesis, Zeme, Saule, attiecīgi leņķis ir 89,51 minūte. Šī leņķa patiesā vērtība, kā jau es iepriekš minēju, ir 89 grādi, 51 minūte, un Saules attālums no Zemes ir apmēram 400 reizes lielāks nekā Mēnesis attālums no Zemes. Aristarks ievēroja, ka Mēnesim un Saulei ir gandrīz vienādi redzami leņķiskie izmēri, tāpēc to diametriem jābūt proporcionāli to attālumam no Zemes. Tādējādi Saules diametrs tika novērtēts kā no 18 līdz 20 reizes lielāks pār Mēnesis diametru. Novērojot Zemes aptumsumu, Aristarks secināja, ka Mēnesis ir 2 reizes mazāks kā Zeme, lai gan patiesībā tas ir 3,7 reizes mazāks. Aprēķini skaidri pierādīja, ka Saule ir krietni lielāka gan par Zemi, gan par Mēnesi, kas lika domāt, ka Zeme riņķo ap Sauli, nevis otrādi. Nākamais sengrieķu zinātnieks, ko ir vērts pieminēt, ir Arhimeds. Viņš arī bija sengrieķu matemātiķis, fizikas inženieris, izgudrotājs, astronoms. Arhimeds tiek pieskatīts pie tā laika vadošiem zinātniekiem. Viņš veic svarīgus atklājumus matemātikā un ģeometrijā, kā arī izgudrojas dažādas mehānismus. Kā viens no mehānismiem, ko mēs līdz mūsdienām saglabājies, ir Arhimeda skrūve, kas dzen ūdeni no zemāka punkta uz augstāku, pārvieto izmantojot skrūves formas ierīci šajā paraugā zīmējumā. Šeit mēs redzam mūsdienās, kā tiek izmantota Arhimeda skrūve, lai pārvietotu ūdens no zemāka punkta uz augstāku punktu šādā ierīcē. Un šeit arī mums ir vēl viens piemērs, kā ūdens tiek transportēts izmantot Arhimeda skrūvi tehniski. Arhimeds apmēram pirms 2300 gadiem teica šādi: dodiet man atbalsta punktu un es pacelšu zemeslodi. Šeit jūs redzat augšā kreisajā stūrī šo zīmējumu vēsturisko, kur Arhimeds ar atbalstu, izmantojot kalnu, paceļ iedomāto svētsko lodi, jeb zemeslodi. Nav zināms, vai Arhimeds līdz tam aizdomājās, bet sviras likumi
darbojas arī kosmosā. Jā, šeit jāpiemina, ka tas ir sviras likums. Jā, te M1 reiz A vienāds ar M2 reiz B. Jā, novietojums. Uz sviras viens objekts ir krietni masas ziņā lielāks nekā otrs, tad viņš tiek pacelts, pārvietots, kustināts spēkiedarbībā. Šeit jums ir viens no reāliem visuma kosmosa piemēriem. Dubultzvaigznes riņķo nevis viena ap otru, bet abas ar kopīgu masas centru. Tad viens zvaigznes masa lielāka nekā otru masa, un šeit jums krusta punktā redzat masas centru. Ja zvaigznes ir lielāks, jo tai tuvāk atrodas masas centrs un tā kustās lēnāk. Ja mēs zvaigznes varētu teorētiski uzlikt uz svariem, tās atrodas līdzsvarā, tad, kad to atbalsta punkts sakristu ar masas centru punktu. Masas centrā. Šeit jūs redzat vienāds masas zvaigznes riņķo ap kopīgu masas centru, kas atrodas riņķa līnijā, centrā. Labais apakšējais zīmējums, jā, kā piemērs. Arī mēnesis neriņķo ap Zemi. Gan Zeme, gan mēnesis riņķo ap kopēju masas centru. Šeit, iedomājot tā. Mums, piemēram, ir Zeme, un Zem mums ir dzeltenais kustīgais ķemens, un sarkanais mums ir mēnesis. Mēnesis riņķo kopēju masas centru iekšienēji 1300 km. Masas centrs, protams, nepārvietojās. Tas paliek vienā konkrētā punktā kustībā. Jā. Šeit jums pa kreisajā pusē jūs arī varat redzēt, ka ar teleskopu tas notiek saucamā spektra nobīde, aizklāšana. Kad aizejot aiz kustīgā objekta, mazais objekts gaismas paliek vājāks. Šeit mēs nedaudz pieskaramies plakanās Zemes teorijai, kas ir bijusi, ko, protams, cilvēki ir atspēkojuši. Jā, šajā attēlā ir parādīts cilvēka izpratne pār Zemi. Ir bīstam tuvoties plakanās Zemes malai, jo no tās var nokrist, kā redzams, kuģis palīties kritīs lejā. Vienīgi nav īsti skaidrs, kāpēc okeāna ūdens nav aiztecējis. Iespējams, to notur ledus, kas atrodas Zemes malā, piemēram. Šādi ir cilvēki uzskati, lai gan seno cilvēku viedokļi nebija tik vienoti, senās zināšanas nebija vienotas. Daļai cilvēki likās, ka Zeme ir plakana, bet otrai daļai, ka Zeme ir lodveida. Šeit jums ir arī vēl viens piemērs, tad tie, kas uzskatīja, ka Zeme ir plakana, Zemeļpols atrodas plakanā Zemes centrā. Šeit, jā, lāzers vairs man. Uzliksim lāzeri. Šeit ir domāts tas Zemes centrs vizuāli, kā redzat šajā attēlā. Bet dienvidos nav viss punkts, bet gan riņķa līnija. Lūk. Mēs zinām, ka tur atrodas ledus kalni, tāpēc ūdens neaiztek. Tomēr plakanās Zemes modelis ietver sevī tādas iedzienas kā augšā un apakša, un Zeme varbūt mūžīgi krīt, vai arī kāds to tur uz rokām. Vēl viens grieķu filozofs un zinātnieks ir Aristoteles, ko daudz ir dzirdējuši. Jā, tad novērojot Zemes aptumsumu, pierādīja, ka Zeme ir apaļa. Ja Zeme būtu plakana, tad kādreiz izveidotu citādu ēnu uz Mēnesi. Pēc tam, kad bija novērot vairāki Mēnesi aptumsumi, apmēram 350 gadus pirms mūsu eras, Aristoteles rakstīja: Zeme ir sfēriska. Mēnesis aptumsuma laikā Zemes ēnas kontūra vienmēr ir vienādi izliekta. Tas nozīmē, ka Zeme
Zemē ir lodes forma. Eksperiments telpā apaļš plakans disks met disku projektoru laikā. Mēs šodien nevaram to, bet, kā eksperimenta apraksts ir šāds. Tātad apaļš plakans disks tiek izmantots, met disku projektorā, tagad spīd projektors virsū, uz mēnesi riņķa līnija, uz virsmu sēna būs apaļa. Zem sēna uz mēnesi ir apaļa. Zemi ir lode, nevis apaļš disks. Tātad secinājums. Jā. Šeit jūs redzat vēl vienu vizuālu plakanās zemes piemēru. Mēnesi aptumsuma laikā mestu gan apaļus, gan eliptiskas, gan plakans ēnas uz mēnesi, atkarībā no tā, cik augstu virs apvāršņa atrodas mēnesis. Lūk, ja mēs šo priekšmetu noliktu uz mēnesis virsmas, tad mēs redzētu šito tumšo plankumu, kas būtu vairāk kā eliptisks, gan plakana ēna. Mēs pat varētu redzēt, vai un kas zemi tur šajā gadījumā. Šajā gadījumā daudzās senajās tautās tika uzskatīts, ka zemi tur gan briņurupucis, gan arī 2 ziloņi mītiskie. Šeit jūs redzat mēnesi atomu, ka tomēr zemes ēna vienmēr ir vienādi izlieta. Šeit jums ir redzams mēnesis aptumsums, piemērs. Ir vienādi izlieti, no kā Aristoteles secināja, ka Zeme ir lodveida forma. Mēnesis atomā Zemes ēnas diametrs mums ir zināms, ka tas ir 9000 km, jeb 2,6 mēnesis diametri. Tātad šeit jāpaskaidro, ka ir doma eksperiments. Cilvēks tur iedomātu kartonu disku, plakana diska ēna, riņķa līnijā ir kā ēna, kas nosedz vienu daļu no mēnesi aizklāja augšējo daļu, kā piemērs. Šeit jūs arī varat noteikt, ka kāds jums esot pie Baltijas jūrā piekaste pludmalē, ir novērojis, ka tie tālākie kuģi atrodas zem horizonta. Šeit ir reāla fotografija. Šis kuģis pa kreisi mums atrodas no piekrastes, no paša piekrastes mums 14 km. Otrs kuģis mums atrodas 12 km. Un tālākais kuģis, kas jau ir zem horizonta, kas ir puslīdz redzams ar optiku, caur fotokameru, ir 18 km attālumā no piekrastes. Tātad kuģi jūrā pazūd aiz apvāršņa, nevis paliek ar vien mazāki. Lūk, mēs varam novērot. Šeit jums ir redzams jūdzes kilometros. Jā. Šeit jums ir vēl viens vizuāls piemērs, kā, piemēram, tankeris, kravas kuģis, ka viņš pazūd aiz horizonta. Jūs redzat tikai pusi no attēla, vai arī šeit jūs redzat, ka kuģis esot diezgan tālu no krasta, viņš tā kā pazūd zem ūdens, tiek izliekts. Aristoteles, arī sengrieķu zinātnieks. Aristoteles noteica Zemes apkārtmēru, zinot, ka vasaras saulgriežos pusdienlaikā Sienā, senajā Eģiptē, saule atrodas zenītā, jeb tieši virs galvas, jo ģeogrāfiski tuvāk ekvatoram, tas punkts. Viņš izmērīja saules leņķi savā dzimtajā pilsētā, arī saulgriežos, vasaras pusdienlaikā, kas izrādījās par apmēram 7 grādiem mazāks. Lūk, jums ir šeit ir noja,
Šeit ir viena no tām vietām Aleksandrijā. Šeit ir tas distance, kur ir tas leņķis. Šeit mums ir aka sienā. Jā, šeit ir iedomāta aka. Viņš noteica šo leņķi salas. Jā, jāpasaka, ka tā attēls ir no sloveņu mājaslapas, līdz ar to šādi ir pierakstīti. Bet te ir pārtulkots uz latviešu valodu. Šie ir saules stari. Šeit ir iedomātā aka sienas pilsētā, un šeit ir iedomātā Aristotena nūja, kas ir iesprāsta zemē. Pusdienlaikā. Šeit jūs redzat, ka ir viens geogrāfiskais punkts, siena, tad Aleksandrija. Labajā pusē apakšējā jūs redzat, ka distance starp Aleksandriju un sienu bija 5000 stadijas, jeb aptuveni 800 km. Tad viens aplis bija aptuveni 50 reiz 500 stadijām, kas aptuveni 250,000 stadijas, jeb 40,000 km. Jā. Tā laikā novērtētā zemes apkārtmēras kļūda bija mazāk par 1%, ārkārtīgi liels sasniegums ar tik vienkārši metodi priekš tā laikā. Šeit jūs redzat, kad ir pols, viens pols, un šeit ir paralēlie saules stari. Bišķi pieskarsimies šim svarīgiem atklājumam. Tad grieķu alfabēts burts pi pirmo reizi tika pieņemts par apzīmējumu, kā arī saīsinājums no grieķu vārda perimetros, jeb apkārtmērs. Pi ir riņķa līnijas garuma un diametra attiecība. Šeit jūs redzat sešstūra mala, ir vienāds ar radiusu. Tātad pi ir nedaudz vairāk par vienu pusi reiz 3, ir vienāds ar 3, un pi ir nedaudz mazāks par 0,55 reiz 6, līdz ar to skaitlis pi ir 3,46 šajā gadījumā. Bet tā skaitlis pi mums ir zināms kā 3,14. Tas ir pieņems. Tātad Arhimēds, arī sengrieķu zinātnieks, ko mēs jau pieminējām, ir Arhimēds. Ap 250. gadu pirms mūsu eras skaitļi rēķināja pēc riņķa līnijas apvilktā un ievilktā daudzstūra apkārtmēra. Šī metode dominēja vairāk nekā 1000 gadus. Šeit jūs redzat vairākas ģeometriskas figūras. Izvēloties daudzstūri ar pietiekami lielu malu skaitu, var iegūt pēc vajadzības precīzi skaitli pi. Vēlāk tika izgudroti algoritmi, kas prasa vairāk aprēķinus. Zinātnieks Gotfrīds Vilhelms Leibniz, tas pats izmantoja summas pieraksta zīmi, šo pi dalīts ar 4, ieguva šādu zīmi, tad, ka šī summa ir galīgs lielums, netīšām izrādījās precīzs pi skaitlis. Augšējā vislielākā metodas, lai iegūtu skaitli pi, aprēķinot bezgalīgo skaļu summu, ir sarežģītas formulas. Tās daudz īsākā vairāk par ciparu skaitli pi. Labs Aivim ir ko pieminēt šajā.
sledā. Es varu pastāstīt idejiski, ka senākos laikos jau skaitli pī reķināja tīri dabīgi, jo tas ir riņķa apkārtmēra attiecība par diametru. Būtībā, ja diametrs ir viena vienība, piemēram, 1 metrs, tad apkārtmērs riņķim ir 3 metri un 14 centimetri apmēram. Un tad, kā to izreikināt, līkai līnijai mēs īsti garumu mērīt nevaram, tad vajag uzzīmēt daudz stūri. Un, piemēram, 6 stūri ievalkot riņķa līnijā, mēs zinām, ka tas 6 stūra apkārtmērs būs mazāks, jo mēs velkam pa taisno, bet ja mēs vilksim 6 stūri ārpus riņķa līnijas, tad tas apkārtmērs 6 stūrim būs lielāks, jo mēs pārpusi velkam taisnas līnijas. Un tad tā Arhimēda princips nozīmē to, ka, ja mēs paņemsim ļoti lielu daudzstūri, būtībā daudzstūri ar ļoti daudz stūriem, tad mums mazāk atšķirsies iekšējais daudzstūrs no ārējā, un mēs dabūsim precīzāku pievērtību, jo pieņemot, ka tas riņķa līnijas īstais apkārtmērs ir kaut kas pa vidu starp to iekšējo daudzstūru, kuram tas apkārtmērs ir par mazu nedaudz, un attiecīgi ārējām viņš ir nedaudz par liela. Bet nākamajā slaidā ir redzams, ka cik no mūsdienās, atpakaļ tajā. Kad izrādās, ka nekādi jau daudzstūri nav jākonstruē, jo šādas ļoti sarežģītas daudzstūru zīmējot, tie tika iegūti 22 un pa 26 pie cipari, bet šī ir pilnīgi radikāli cita pieeja. Izrādās, ka nekas jau nav jāzīmē. Mēs varam, piemēram, skaitīt bezgalīgas skaitļa virknes. Augšējā piemērā ļoti vienkārši piemērs, ka, piemēram, 1 mīnus 1/3 plus 1/5 mīnus 1/7. Varat paši ilgi un dikti rēķināt, jūs dabūsiet galā kaut ko līdzīgi pī dalīts uz 4. Bezgalīga summa būs precīzi ar pī dalīts ar 4. Eilers pierādīja efektīvāku sakarību. Te ir labajā pusē ir 1 dalīts ar 1 kvadrātā, plus 1 dalīts ar 2 kvadrātā, plus 1 dalīts ar 3 kvadrātā, plus 1 dalīts ar 4 kvadrātā un tā tālāk. Un tā bezgalīgi saskaitot, mēs izrādās, tas ir pī kvadrātā dalīts ar 6. Mūsdienu datori un kalkulatori skaitli pī rēķinā kā bezgalīgi virkņu summu un neviens neko nezīmē. Savukārt apakšā ir pat efektīvākā formula. Formulas šķiet sarežģītāka, bet katrs nākamais saskaitāmais kļūst arvien daudz mazāks par iepriekšējo, un viens saskaitāmais, ja nemaldos, dod jau 14 pareizes pī ciparus. Pirmajā augšējā bildē līdz tam skaitlim pī dalīts ar 4 mēs tiksim ļoti lēni. Mēs varam skaitīt ļoti daudz saskaitāmos, un mēs tuvosimies pī dalīts ar 4, tas būs ilgs aprēķins. Eilera metode ir efektīvāka, un apakšējā metode ir vēl efektīvāka. Lai gan pats katrs saskaitāmais ir sarežģītāks, bet katrs nākamais būs vien mazāks, un mēs iegūsim ļoti efektīvu pī ciparus. Paldies. Šeit jums ir arī kā vizuāls paraugs, riņķa laukuma formulas pierādījums. Te ir 2 pi r, r ir radius. No riņķa līnijas centra līdz līnijas malai. Tad S ir vienāds R reiz pi R ir vienāds ar pi R kvadrātā. Šeit jūs redzat radius, un šeit jums ir pi R. Tas ir visi šie stari. Sanāk būtībā ir vienādi. Pareizi sapratu? Mūsdienās skaitļi tiek parāda bezgalību, ilgstošu ģeometrisku progresiju summu, izcēloties torti. Šeit ir, tortijā. Laukums sastāv no taisnu nogriežņu garumu, bezgalīgi daudzos taisnos nogriežņos šeit. Un summa var būt galīga līdz ar to. Nikolajs Koperniks, daudz noteikti dzirdējuši par šo zinātnieku. Poļu izcelsmes zinātnieks, ja es nemaldos. Bija katoļu priesteris, politiķis, astronoms, matemātiķis, jurists, mediķis un pasniedzējs. Pašlaik zināms, ka heliocentrisma koncepcijas astronomijā viens no pamatlicējiem.
Tomēr Kopernika, kā redzams šeit, ir Kopernika teorija. Nemaz nebija tik pašsaprotama, jo planētas ap Sauli riņķoja pa elipsēm, nevis pa riņķa līnijām. Tāpēc to aprēķinātās redzamās vietās attiecībā pret zvaigznēm bija neprecīzas. Par to nedaudz vēlāk. Otra problēma šajā teorijā ir paralakses nenovērošana. Paralakse astronomijai šķietamā debesu spēkļa pārvietošanās pie debesu sfēras, ja novērotājs maina novērošanas stāvokli. Pat ja pieņemt, ka visas zvaigznes atrodas vienā datumā, tām būtu jāpārvietojās. Šeit jums ir novērošana, punkts no Zemes, cilvēks skatās. Šeit jums ir line of sight in January, tas ir zvaigznes novietojums pie debesīm janvārī, un zvaigznes novietojums jūlijā. Ir redzams, ka zvaigzne maina savu pozīciju debesu jumā sfērā. Šeit sanāk ir paralakse šajā schēmā. Ja Zeme riņķo ap Sauli, tad zvaigznes vienai debesu pusē tuvojas. Nobīde ir niecīga. Baznīcā, protams, ka bija arī pret to. Zeme nav pasaules centrā, tomēr racionāli domājušie cilvēki iebilda. Jo kāpēc tad nepārvietojās zvaigznes? Ja Zeme atrodas nekustīgā un atrodas centrā, tad zvaigznes ir vienā un tā pašās vietās. Bet ja Zeme riņķo atrodas riņķo ap Sauli, vai tad atoms līdz zvaigznēm mainās? Tāpēc arī zvaigznāju izmēriem būtu jāmainās. Šis jautājums tika atbildēts 2. gadsimta, 2 gadsimta vēlāk. Šeit jums ir vēl viens zinātnieks, Friedrichs Wilhelms Besselis. Bija vācu matemātiķis un astronoms, kurš 1838. gadā pirmais izmērījis attālumu līdz zvaigznei pēc tās paralakses. Savukārt 1941. gadā izmērīja Zemes elipsoīdu, un šos mērījumus ģeodēzijā izmantoja līdz pat 20. gadsimta vidum. Tātad Zeme ir saspiesta, polārais rādījus ir par 21 km mazāks nekā ekvatoriālais rādījus. Piemēram, Saturnam attiecībā ir 9:10 un vairāk Saules sistēmas planētām. Jā, visplakanākā Saules sistēmas planēta. Zvaigznes tiešām pārvietojās Zemes kustības dēļ, bet šī kustība ir ļoti niecīga, jo zvaigznes atrodas tālu no Zemes. To ir jāatcerās. Šeit jums ir novērošana augustā un februārī. Paralakse izrādījās ļoti maza, pat tuvākajās zvaigznēs tā ir tikai 0,755 loka sekundes. Jūs redzat, šeit ir piemērs, izmantojot debesīs novērojamās plejādes. Jā, tā plejāžu nobīde ir ļoti maz, jā. Tas nozīmē, tas ir 6 reizes mazāk nekā cilvēks var redzēt ar ideālu redzi. Lūk, vēl viens zinātnieks, Žans Bernārs Leons Foucault. Bija franču fiziķis, pazīstams kā Foucault svārsta izgudrotājs. Lūk, šeit jums ir vizuāli parādīts Foucault svārsts, kas laikam atrodas Vatikānā. Jā, Foucault svārsts ir ierīce, ko izmanto, lai pierādītu Zemes griešanās. Ierīce nosaukta par godu zinātniekām Leonam Foucault, svārsta eksperimenta
pirmās demonstrācijas veicējiem, lai gan tas jau bija iepriekš zināms, ka Zeme griežās. Fuko svārsta pirmā demonstrācija notika 1851. gadā, bija viens no pirmajiem vienkārši uztveramiem pierādījumiem Zemes rotācijai. Tad ir nākamais vīrs, zinātnieks, slavenais Galileo Galilejs no Itālijas, ja nemaldos. Dzimis 1564. gadā, miris 1642. gadā. Kādam interesēm bija renesanses laika fiziķis, astronoms, matemātiķis, domātājs, dinamikas kā zinātnes nozars un eksperimentālās fizikas pamatlicējs. Šis cilvēks ir tas, kas radīja teleskopu un veicis virkni atklājumu, jaunus objektus kosmosā, piemēram, Galilejs un Galileo atklāja Jupitera pavadoņus, kosmosa objektu rotāciju ap savu asi, kā arī ir piekrita heliocentrisma koncepcijai, idejai, astronomijas zinātnē. Šeit jūs redzat labi augšā Galileja pierakstus, kurā viņš novēroja Jupitera pavadoņus. Šeit jūs redzat, ka ir Io, Eiropa, Kalisto, Ganimeda. Protams, varēja pieņemt, ka Jupitera pavadoņi neatkarīgi no paša Jupitera riņķo ap Zemi, tomēr daudz saprotamāk ir atzīt, ka tie riņķo ap Jupiteru, milzu gāzu planētu Saules sistēmā. Šeit jūs redzat fotoattēlus, kas pierāda, ka Jupitera pavadoņi maina savu atrašanās vietu attiecībā pret Jupiteru. Lūk, jūs redzat katrā pavadoņa ekliptisko riņķojumu līniju zīmējumu. Galilejs novēroja arī Venēras pirmo fāzi, kas pēc Ptolemaja modeļa nebija iespējams. Šeit ir Kopernika modelis. Šeit jūs redzat Venēras fāzes attiecībā pret Sauli. Un šeit, ja mums zilā lodīte ir Zeme, tad mēs redzam ar binokli vai ar teleskopu. Mēs redzam, ka ir dažādas fāzes attiecībā pret Sauli novietojums. Tad gaišo daļu mēs redzam, ka tā ir Saules daļa atspīdēta un tušā mums ir ēnas fāze. Bet šeit Ptolemajam modelī ir nedaudz krietni atšķirīgāks. Šeit ir orbitālā un šeit ir ekliptiskā orbīta. Krietni izstieptajā. Līdz ar to šajā modelī Saule atradās ārpus Venēras, kas sanāk, ka pēc Ptolemaja modeļa Saule atspīd Venēru, atrodoties ārpus. Tas nozīmē, ka Venēra neriņķo ap Sauli šajā vecajā modelī. Tad ir zinātnieks Tycho Brahe, Dānijā. Viņš nāk no Dānijas. Bija dāņu astronoms, astrologs, alķīmiķis. Viņa vārdā ir nosaukti krāteri uz Mēnesi un Marsa. Zinātnieks smalki izmērīja planētu, īpaši Marsa kustību debesīs attiecībā pret zvaigznēm. Bija pēdējais astronoms, kurš debesis vēroja bez teleskopa. Viņš perfekti noteica Marsa izmērus. Šeit jūs redzat Marsa apakaļkustību jeb retrogrādu. Šeit jūs redzat, kā debesis jumā izmantojot teleskopu pārvietojās Mars attiecībā pret Zemi.
Šeit jūs redzat, ka Mars atrodas starp diviem zveznājiem, kā Lau un Jaunau. Un šeit jūs redzat pārvietojumu. Tas nozīmē, ka katrs kadrs ir atsevišķi fotografēts konkrētajā vakarā stundā. Līdz ar to, lai labāk saprastu, kā notiek retrogrāta pārvietojums debesīs, jeb kustības, debesu ķermeņa kustības mehānikā. Tā būtu sapratamāk. Lūk, 2 piemēri. Jā, Johans Keplers arī izcils zinātnieks tā laika. Bija vācu astronoms, astrologs un matemātiķis, kā arī viena no centrālajām figūrām 17. gadsimtā zinātniskajā revolūcijā. Viņš vislabāk ir zināms kā planētu kustības likumā atklājējs. Lūk, viņa retrogrātā kustības modelis Marsam. Šeit jūs redzat, ka pa vidu mums atrodas Saule, Zeme un sarkanais ir Mars. Kā viņš pārvietojās. Tad skatoties no Zemes, brīžiem šķiet, ka planēta attiecībā pret zvaigznēm kustās atpakaļ gaitā. Tātad šāds ir tas pārvietojums, piemēram, Jupiteram. Jupitera retrogrāta cilpa. Tā mēs varētu tulkot uz latviešu valodu. Šajā tēlā mēs redzam, ka būtībā Jupiters taisa tā kā cilpa diega debesīs, skatoties no Zemes. Veicot novērojums lielāka laika periodu ietveros. Tad cilpas vidus, kad ir opozīcijā ārējās planētas, skatoties no Zemes. Šeit jums ir Ptolemaja piemērs cikliskumam. Ja ticam, ka visi debesu ķermeņi riņķo ap Zemi pa ideālām riņķa līnijām, jāpieņem, ka planētas kustās arī par mazākiem riņķiem, kas savukārt riņķo ap saviem ideāliem riņķiem apkārt Zemē. Bet tādā gadījumā sanāk aplis aplī, un tas vienalga ir tikai tuvinājums, kā redzams augšējā teorijas zīmējumā. Savukārt Keplers izdomāja, ka daudz vienkāršāk ir pieņemt, ka planētas riņķo apkārt Saulei pa ekliptiskiem orbītām, kur vienā fokusā atrodas Saule. Pārāk tur nosauc par pirmo Keplera likumu. Lūk, mums ir Saule, centrs un apēlīs lēnā kustībā. Un šeit mums ir perihēlijs, kas ir ķermeņa pa izcirto eliptisko orbītu, ķermeņa tuvākais punkts attiecībā pret Sauli, bet apēlīs ir tālākais punkts attiecībā no Saules rājumiem. Šeit jums ir domāts piemēram, Mars, lai jūs redzat, kāds ir novērtējums attiecībā pret Zemi. Ir eliptiska izstiepta riņķa līnija. Ole Remers, arī dāņu zinātnieks, bija arī astronoms. Šis zinātnieks 1676. gadā pirmais veica gaismas ātruma pētījums astronomijas zinātnē. Tātad pie tālajā gadā pētot Jupiteru paudoni, jo Remers veica pirmos gaismas ātruma mērījumus. Pēc Remera datiem gaismas ātrums bija apmēram 240 km sekundē. Aprēķinus pēc Remera mērījumiem veica nīderlandiešu matemātiķis Kristiāns Huygens.
Tagad zināms, ka gaismas ātrums mums ir lūk šāds 299 tūkstoši plus mīnus 1,2 metri sekundē. Kļūdu tolaik neprecīzi zināmais, radījā neprecīzi zināmais Zemes orbitālais rādījums. Mēs neredzam notikumus tad, kad tie notiek, bet tad, kad gaisma atnāk līdz mums, piemēram, no Zemes, atnāk gaisma no Jupitera, mēs redzam, ka te ir bijusi konjunkcija. Jupiters atradās opozīcijā, vai arī konjunkcija, kā viņu aizvāja, piemēram, kāds no Jupitera mēnešiem, skatoties no Zemes. Gandrīz 300,000 mūsdienu datiem, 7,5 reizes sekundē apkārt zemeslodei. Nākamais jautājums astronomijā ir, kas ir pasaules centrā vai Saule? Zinātnieks Giordano Bruno, īstajā vārdā Filippo Bruno, bija dominikāņu mūks, filozofs, matemātiķis, okulists. Viņš tika atzīts par ķēceri, katoļu baznīcā sodīts ar nāvi, sadedzinot uz sārta par savu pasaules uzskatu. Piemērojot tam Nikolai Kopernika sistēmu, izvirzīja domu par to, ka Sauli kā viena no zvaigznēm un bezgalīgi daudz pasauļu visumā. Tā bija viņa teorija. Šeit es došu vārdu Aivim, lai viņš paskaidro šo pasaules uzbūvu modeli senātviešu. Lūdzu. Tā. Te ir piemērs, kā dažādās valodās sauc pasauli, bet jebkurā gadījumā vairāk vai mazāk mēs runājam par to, ka ir zemes, kuras mēs atrodamies un kaut kas apkārt zemē. Gan latviski, gan lietuviski tā ir pasaule, tas ir tas, kas atrodas zem saules. Saule ir saule un pasaule ir tas, kas ir apakšā. Citās valodās varbūt savādāk, piemēram, igauņiem un somiem ir māja ir zeme un ilma ir ilma, attiecīgi no valodas igauņi vai soma. Tas ir laiks, laikapstākļi, tā ir zeme un debesi. Bet vairāk vai mazāk šie vārdi radās no senos laikos, vismaz tajā laikā, kad mēs runājām vairāk par zemi un to, kas ir apkārt zemē. Mūsdienās mēs tomēr lietojam vārdu vairāk visums, jo visums ir viss, kas pastāv. Ja mēs runājam par pasauli, tad mēs runājam vairāk par to, ka tā ir zeme un tā ir apkārtējā telpa. Skaidrs, paldies par skaidrojumu. Šeit ir viena fotografija, skaista. Ikdienā mēs sakām, ka Saule lec un iet, lai gan zinām, ka tā griežās zeme būtībā. Vēl ir viens zinātnieks, ko jau vērts pieminēt, ir Viljams Heršels. Bija Vācijā dzīves britu astronoms un komponists, kas kļuva slavens ar to, kā 1781. gadā atklāja urānu. Heršels pētīja pienceļa struktūru un bija pirmais, kurš izdomāja galaktikas modeli. Viņš secināja, ka mūsu galaktika ir diska forma, bet nepareizi pieņēma, ka Saulē ieradās tās centrā. Heliocentriskā modeli aizstāja ar galaktocentrisma modeli, jo tika saprasts, ka pastāv tikai viena galaktika. Lūk, Heršela modelis uzzīmētais visuma, kā viņš to bija iedomājies. Būtībā manais punkts ir Zeme. Šis, laikam, domāts. Es varu pakomentēt. Labi. Tātad tika domāts, ka ir tikai viena galaktika, tā ir mūsējā piena ceļš.
Un tur, kur ir tas Wikipēdija aplītis, tas ir patiesais mūsdienu zināmais galaktikas centrs. Bet šis modelis pat neuzzīmē galaktikas centru, jo, ja mēs skatāmies pa kreisi no Wikipēdijas attēlu, tur tāds rops tās liels ir. Nu jā, redzam. Tas baltais rops, tas ir tas piena ceļš, kas dalās divās daļās. Piena ceļiem ir viena puse, otra puse, un pa vidu ir tumša svītra. Tur patiesībā objekti ir vairāk, tikai viņas aizsedz putekļi un gāzes, kas ir galaktikas plaknē. Un šis piemērs pierāda, ka toreiz tika domāts, ka ir tikai viena galaktika, bet arī šī galaktika tika uzzīmēta apmēram kāds 3 reizes mazāka nekā tā ir patiesībā, un pat netika uzzīmēts pat galaktikas centrs, jo virzienā uz to Wikipēdijas aplīti, kur tas centrs ir, mums vienkārši ir pārāk daudz putekļi, un mēs tur neko neredzam. Skaidrs. Sapratām. Paldies. Skaidrojumu. Jā, vēl jāpiemina zinātnieku Edvīna Hubble, kas ir amerikāņu zinātnieks. Viņš pagājušajā gadsimta sākumā, 1924. gadā, tas nozīmē pirms 100 gadiem, viņš pierādīja, ka spirālveida miglāji pieder pie citām zvaigžņu sistēmām. Vārds galaktika ir cēlies no mūsu galaktikas pienceļa nosaukuma, no grieķu vārda gala, ko nozīmē piens. Jā, vēl viens zinātnieks ir Kristiāns Andreas Doplers. Bija austriešu matemātiķis un fiziķis. Viņš izvirzīja hipotēzi, kas vēlāk apstiprināja un tika nosaukta par Doplera efektu. Viļņu frekvencija atkarīga no viļņu avota ātruma attiecībā pret novērotāju. Lūk, jums ir piemērs vizuāli kā skaņas vilnis, piemēram, skaņa. Ja mašīna tuvojās konkrēti attiecībā pret novērotāju, tad tās sirēnas skaņa ir spalgāka ar augstāku frekvenci nekā tad, ja mašīna no novērotāja punkta attālinās. Katrs no jums ir noteikti dzīvē uz ielas to novērojis šo Doplera efektu. Jā, tas nozīmē, ka tuvojās ir spalgāka, skaļāka skaņa, bet attālinoties tā mazinās. Lūk, arī ir kā skaņu vilnis. Tur ir lambda, vienāda konstanta. Tālāk. Vizuāls skaidrojums šīm Doplera efektam. Piemērs no astronomijas ar dubultzvaigžņu sastarpējo rotāciju. Tad zvaigznes attālināšanās no novērotāja izraisa spektra līnijas sarkano nobīdi. Zvaigzne ir pārāk vāja, vai pārāk tuvu spožākajai, lai to varētu saskatīt no Zemes. Neredzamo zvaigzni iespējams atklāt pētot redzamās zvaigznes spektru. Zvaigznes tošanās novērotājiem izraisa spektra līnija zilo nobīdi. Lūk, šeit jums ir zilā spektra novirzes nobīdes krāsni šeit sarkanā. Ir laboratorijā iegūts spektrs, zvaigznes gaismas sarkanā nobīde, zvaigznes gaismas zilā nobīde, laboratorijā iegūts spektrs. Labs, Aivim, ko piebilst? Kā vien tas, ka šeit ir piemērs ar gaismu, bet iepriekšējais piemērs bija ar skaņu. Ja ugunsdzēsēja mašīna tuvojas, tad šī skaņas šķiet spalgāk, tas ir augstāka frekvencija, attālinās, tad zemāka frekvencija. Tas pats notiek arī ar gaismu. Ja, piemēram, zaļa gaisma spīd, bet gaismas avots mums tuvojās, tad var gadīties, ka mēs viņu redzam zilu. Bet, ja šīs pati zaļā lampiņa no mums ātri attālinās, tad mēs viņu redzēsim sarkanu. Un te ir anekdote par to, ka policijas apstādina autovadītāju pie sarkanās gaismas. Autovadītājs saka, es taču tai sarkanai gaismai tuvojās, tas nozīmē, ka viņa garums taču samazinās, un tāpēc es to luksu redzēju zaļu. Ja patiešām, ja mēs brauksim diezgan ātri tuvosimies sarkanam luksusforam, mēs šo gaismu redzēsim zaļu. Tikai tad jābrauc ar ātrumu, kas ir 4. daļa no gaismas ātruma. Gaismas ātrums ir 300 000 km/sekundē.
Ja mēs ar apmēram 75,000 km/sekundē brauksim pie sarkanās gaismas, tad Luksemburgas izskatīsies tīri zaļš. Skaidrs, sapratām. Paldies par skaidrojumu. Šeit mēs redzam arī vienu no visuma izpēšanās modeļiem, par ko mums iepriekš stāstīja Anna Ginter no Starspace un Dažu observatorijas. Tad debesu objekti ir tālu un uztverams ir tikai lāvta gaisma. Tomēr iespējams uzzināt, vai objekts attiecībā pret mums pārvietojās, jo te mainās tā krāsa. Pašas krāsas izmaiņas tiek smalki, tik smalki nav pamanāmas, tomēr precīzi var izmērīt spektra līniju nobīdi. Ja objekts ir tālāk, jo attālinās ar lielāku attālumu, izplašījās pats visums. Lūk, mums ir vēl viena visums izplašījās, tas nozīmē, ka reāli attālums pieaug starp galaktiku kopas robežām, tuvojies vienotrai starp šonām, attāluma pieaug. Lūk, Aivs var bišķi detalizētāk pastāstīt, paskaidrot. Nu, tur rakstīts ir kāds par 300 miljoni gaismas gadi ir tas šoniņas diametrs. Un tā doma, ka galaktikas nav izkliedētas tā vienmērīgi, tāpat kā cilvēki dzīvo pilsētās, arī galaktikas ir pārsvarā galaktika kopās, un tāpat kā pilsētas savieno ceļi, tad arī starp galaktiku kopām ir šādas šķiedras. Tā ir tā saucamā visuma šūnaļa struktūra. Bet, kā jau es teicu, izmērs ir ļoti liels, un tas šūnas diametrs ir apmēram 300 miljoni gaismas gada. Šis sešstūra modelis, protams, ir tāds idealizēts, bet, sešstūra forma ir diezgan tipiska un diezgan pareizā patiesībai. Skaidrs. Sapratām. Tātad viens no kopsavilkums, vai visi ceļi ved uz Romu. Kā jūs redzat šeit ir kā reāls kartes paraugs senajos laikos, kad cilvēki no visiem Eiropas, Āzijas, Spānijas pussalas visi kustējās uz vienu punktu. Jā, vai varbūt uz Briseli, kā redzam šajā fotogrāfijā. Daudzas mašīnas pārvietojās pa vienu lielu ceļu šoseju uz konkrētu punktu, grib sasniegt. Tomēr uz Zemes nav vietas, ko palīdzinoši mēs devētu par tās vidu. Zeme ir apaļa, un tai nav centra uz tās virsmas, kā mēs zinām. Šeit mēs vienkārši, šeit ir divi piemēri. Pasaciņa, pilna pasaciņa. Pasaules centrā nav saule, jo tāpat riņķo ap galaktikas centru. Visumām centra nav, pat ja tā tilpums izrādītos galīgs. Mēs no tā ārā izkļūt nespētu. Par to stāstīsim lekcijā visums. Mēs arī iepriekš par to stāstījām, pagājušajā mācību gada sezonā. Lūk, šis ir tas leģendārais zīmējums, kurā mums ir Zemes sfēra, debes sfēra, kur ir zvaigznes un mēnesis. Un tad ir tas jautājums, kas ir aiz tā nezināmā, ko cilvēki gadsimtiem ir mēģinājuši meklēt uz šo jautājumu, kas ir aiz apvāršņa, kā teica lielais Dalka. Bija tāds pasaka tēls. Protams, ka šī nav pilnīgi vēstures izklāsts, bet tad stāstījums būtu krietni garāks. Šeit tika aplūkots tikai neliels daudzums, tie piemēri, kāpēc mēs pasauli uztveram šādu un ne savādāku. Tā kā paldies par uzmanību. Skatām kāds jautājums, lūdzu. Mēģināsim mēs ar Aivi atbildēt. Tālūk. Labi, skatām kāds jautājums. Laikam nebūs. Henrijam, Keitai, vai viss, kā saka, bija skaidrs, saprotams?
Jā, man bija viss skaidrs un saprotams. Nu labi, paldies jums. Lielas par uzmanību arī Unai. Vai Unai kāds jautājums? Sveiki. Nē, man jautājumu nebūs. Paldies. Es pirmo reizi pievienojos jūsu lekcijām. Ļoti interesanti. Gaidīšu nākošo, un tad jau droši vien kādi jautājumi arī radīsies. Paldies. Tiešām Labi. ļoti interesanti. Paldies. Paldies jums. Jā, mēs tiekamies nākamā piedienu. Mums ir plānots, ka mums būs vairāk stāsts būs par Starships, jeb zvaigžņu kuģi, ko izmēģina kompānija SpaceX. Mēs zinām to, ka nākamais Starships 11 lidojums ir paredzēts naktī no pirmdienas uz otrdienu nākošajā nedēļā. Tad par to šo tēmu stāstīs entuziasts, raķešu zinātnes entuziasts Raidis Misa. Paldies jums! Uz tikšanos nākamā piedienu. Visu labu! Paldies Aivim, kā piebiedrojās, pastāstīja. Paldies. Uz redzēšanos. Jā, visu labu jums! Uz redzēšanos! Tad Mēģinājumi. redzēšanos, paldies par Labi, lekciju. pastāstīt. Labi, visu labu! Paldies jums! Stop. Viņam tur.